Jā, paldies visiem, kas uzaicināja mani, īpaši mācītājiem Gintam, un paldies visiem, kas šo pasākumu arī norganizējāt, lai šeit būtu tēja, kafija, maizītes un tam līdzīgi. Tas viss arī ir, protams, daļa no aicinājuma. Un tā, varbūt jūs zinat, kad mēs nesen svinējām Mārtiņa Lutera ko? Vai nāves dienu, vai dzimšanas dienu? Pareizi, jā. Mēs svinējām, un bija konference uzrīkot Lutera akadēmijā, un tur arī es principā gatavojos runāt par šo tēmu, un tur mums bija par cik tikai 15 minūtes laika, tad ļoti īsi tur viss tā sanāca, un pēc tās konferences tad man bija, tā doma bija tāda, ka es varētu par šo tematu arī svētdienas rītā publicēt, un tad es esmu uzrakstījis tādu, nezinu, vai viņi visi nopublicēs tur uz kaut kādām 13 lapas pusēm, bet laikam tad turpinājumos janvārī, tad viņi svētdienas rītā varētu to publicēt, līdz ar to mēs noteikti visu šodien neizrunāsim, un daudz, kas paliks neizrunāts, tad varēsiet lasīt svētdienas rītā pēc jaunā gada. Varbūt tad es iesākšu ar to, ka ar šo pirmo uzstādījumu, ka mācība par aicinājumu ir viens no svarīgākajiem tādiem luteriskās reformācijas pienesumiem baznīcā un sabiedrībā. Mēs jau, protams, kā luterāņi, mēs jau esam pieraduši pie tā, ka mēs to uzsvaru liekam un arī pareizi un pamatoti uz to, ka mēs esam attaisnoti no ticības Kristus nopelnu dēļ. Un tas ir tas, ar ko, protams, luteriskā reformācija visvairāk ir pazīstama pasaulē. Un, protams, tas ir mūsu baznīcas pamats, stiprā klints, uz kā mēs stāvam. Bet es gribētu salīdzināt šo mācību par aicinājumu kā tādu monētas otro pusi. Ja monētas viena pusi ir mācība par attaisnošanu, tad monētas otra pusi ir mācība par aicinājumu, beigās mācība par labajiem darbiem. Tas ir faktiski sanāk viens un tas pats. Un šeit es gribētu uzreiz dot jums tādu citātu. Es bieži atsaukšos uz Mārtiņu Luteru, un paši varat spriest, vai tas ir saskaņā ar rakstiem vai nav, bet es pārsvarā atsaukšos uz Mārtiņu Luteru. Un par savā darbā par kristīgu cilvēku brīvību Luteram ir tādi, manuprāt, ļoti skaisti vārdi, kas tā ļoti labi saņem kopā visu to mūsu dzīvi, uz kādu mēs tiekam aicināti šajā pasaulē. Kristīgs cilvēks nedzīvo pats sevī, bet gan Kristū un savā tuvākajā. Kristū caur ticību, tuvākajā caur mīlestību. Ticībā viņš paaugstinās pāri sev pašam Dievā, no Dieva viņš mīlestībā atkal nāk pie savu tuvākā, tomēr ar vienu palikdams Dievā un dievišķajā mīlestībā. Luters kādā citā vietā raksta, viņam ir tāds rakstīņš lūkšanu grāmatiņa, viņš saka tā, tādēļ vislabāko dzīvi dzīvo tas, kurš nedzīvo sev pašam. Un visļaunāko dzīvi dzīvo tas, kurš dzīvo sev pašam. Jo tā māca 10 baušļi. Manuprāt, ar ļoti labi. Viss tāds kopsavilkums izdarīts no Lutera puses. Citiem vārdiem sakot, visu to, ko Luters šeit saka, varētu teikt arī savādāk drusciņi proti, ka no vienas puses, pateicoties Dieva glābšanas darbam Kristū, mēs ar prieku esam brīvi kalpot savam tuvākajam. Ja? Un līdz ar to Kristus attaisnotais cilvēks, viņam vairs nav jādomā par nopelniem Dievu priekšā pirmkārt, jo viņš jau ir glābts Kristus nopelnu dēļ. Jo ņemsim vērā to, ka tajā viduslaiku katoļu domāšanā, un es domāju arī līdz pat šim laikam,
tur visu laiku cilvēks sev nomoka ar to domu, kā es varētu kaut ko nopelnīt Dievu priekšā. Viņš visu laiku mocās ar šo jautājumu. Un tas, ar ko nāk klajā luteriskā reformācija, ir tas, atmetiet vispār šīs domas, viss jau ir izdarīts. Nekādi nopelni. Tādā nozīmē nopelni, kad tad Dievs tevi novērtēs, tad viņš tev vairāk mīlēs, tad viņš tev vairāk attaisnos, viņš tev vairāk piedos, tādā nozīmē. Ja? Un no otras puses arī šis viss skatījums, viņš atbrīvo mūs no tā, ka mēs meklējam atzinību cilvēku priekšā. Jo ja mēs esam glābti, ja mēs esam taisnoti, ja mēs esam pestīti, mēs esam Dievu mīlēti, tad jau vairs arī tas jautājums par to, lai citi cilvēki mani atzīst, lai citi cilvēki man aplaudē, lai citi cilvēki mani slavē vai man dod kaut kādas īpašas privilēģijas vai kaut kā īpaši pret mani izturās, tas viss kļūst nesvarīgs. Tu vienkārši esi brīvs kalpot savam tuvākajam. Ne tāpēc, lai no viņa dabūtu atzinību, bet vienkārši tu to dari. Tātad atcerēsimies šie Lutera vārdi, ka mēs vairs nedzīvojam paši sevī. Atcerēsimies, ka šie vārdi ir jāsaprot tādā kontekstā, kad viena no tādām grēka definīcijām ir tāda, ka cilvēks viņš ir vērsts uz sevi. Starp citu, tas ir ļoti interesanti, nevis interesanti, bet ļoti vērtīgi ikdienā par to domāt. Tajā brīdī, kad es esmu vērsts uz sevi, es gribu, man vajag, man patīk, es vēlos, es tā darīšu, tas jau kaut ko liecina. Kaut ko ļoti nopietnu, proti, ka tu kā grēcinieks visu laiku grozies ap sevi. Tu esi iecentrējies uz sevi, tu visu laiku lūkojies sevī, ko tu gribi, ko tu vēlies, ko tev vajag. Savā ziņā grēcinieks ir tas, viņš līdzībā runājot, viņš noraida Kopernika apvērsumu astronomijā. Jūs zinat, kas tas tāds ir. Ja agrāk, teiksim, uzskatīja, ka Zeme ir visuma centrs un viss riņķo ap Zemi, tā skaitā arī Saule, tad Koperniks nāk ar šo pilnīgi apgriezto domāšanu, kad Saule ir centrā un Zeme griežās ap Sauli. Un grēcinieks atkal savukārt, viņš visu laiku uzstājīgi turpina palikt pie tās domas, ka nē, Zeme ir centrs. Viss pārējais ap Zemi griežās, ja citiem vārdiem sakot, es esmu centrā un visai pasaulei, tā skaitā manai sievai, manam vīram, manam bērniem, maniem darba kolēģiem. Visiem ir jāgriežās ap mani. Man vajag, es gribu, es vēlos. Un tā ir tāda, manuprāt, ļoti vienkārša un ļoti skaidra grēka definīcija. Protams, nav jau tur daudz piemēru jāatrod, lai saprastu, cik teiksim, piemēram, cik tas ir graujoši, piemēram, laulībā, kad ja sanāk kopā vīrietis un sieviete un katrs griežās ap sevi un grib, lai tas otrs griežās ap viņu, nav grūti iedomāties, kas no tā seko. Iesim tālāk par vārdiņu aicinājums. Patiesībā ir tā, ka Mārtiņa Lutera laikā šis vārds, latīņu vārds vocācio, viņš tika lietots vienskaitlī, un tas tika attiecināts tikai uz garīdznieka kārtu. Aicinājums, vocācio. Es esmu aicināts, te vēl ir vieta, kur apsēsties. Tur var tos mēteļus pamest malā, arī apsēsties, tā kā droši. Jā, kāpēc ne? Tātad atcerēsimies to, kad šis vārdiņš tīri vēsturiski, viņam ir bija šāda nozīme. Un protams, Luters viņš zināja gan latīņu valodu, gan vācu valodu. Un tie, kas jūs zinat vācu valodu, tad Luters šo vārdu vocācio,
viņš tulkoja ar vārdiņu berūf. Un tie, kas jūs zinat vācu valodu, ko tas nozīmē? Jā, un vēl? Jā, profesija. Jā. Es domāju, ka tas vismaz man tā pirmā asociācija, ka es lasu mūsdienu valodā berūf, tad tā ir profesija. Jā. Jebkurā gadījumā, ko Luters ar to gribēja pateikt, bija tas, ka jebkura profesija ir garīga kārta. Jebkura, ja teiksim, viduslaikos 16. gadsimtā vokācio, tas attiecās tikai uz garīdznieku amatu, tā ir tā garīgā kārta, un visi pārējie ir laicīgā kārta, vēl stingrāk izsakoties pasaulīgas kārtas. Tad Luters, tulkojot šo vārdiņu ar berūf, patiesībā pasaka, ka visi mūsu šie laicīgie darbi, viņi ir garīgās kārtas. Un tas ir ļoti svarīgi to ievērot, ka ļoti tādā augstā vērtībā viņi paceļ to, kas līdz šim tika savā ziņā tā drusiņ nicināts. Es skatos, kad kaut kas te brīžiem pazūd. Un, jā, tik daudz par šo vārdiņu aicinājums. Nākošais. Tātad mūsu ķēnišķā priesterība tiek realizēta dažādos aicinājumos. Un te es faktiski gribētu drusiņu atkāpties atpakaļ, proti ir svarīgi saprast to mūsu status šajā pasaulē, kas mēs esam šajā pasaulē, no kura tad attiecīgi izriet tas, ko mēs darām šajā pasaulē un kā mēs darbojamies dažādos aicinājumos. Šeit ir tāda ļoti pazīstama rakstu vieta no jaunās derības par to, es brīnos, ko viņš visu laiku te... Okay. Kad mēs esam ķēnišķi priesteru saime, un šeit es arī gribētu uzreiz atsaukties uz mūsu bijušo Lutera akadēmijas rektoru, kurš bija daudzus gadus, kaut kādus 7 gadus viņš bija rektors, un viņš atsaucoties uz šiem apustuļu Pētera vārdiem, viņš saka tā: priesteris jaunajā derībā ir katrs kristītais, mēs visi, kā ķēnišķās priesterības un izredzētās tautas loceklis. Tādēļ mūsu garīgā amata apzīmējums ir mācītājs vai sludinātājs, nevis priesteris. Luters vairāk kārtīgi ir pasvītrojis, mācītājs ir priesteru kalps. Atkal svarīgi ieraudzīt to visu kontekstu, īpaši, ja mēs tās skatāmies 16. gadsimtu. Tas patiesībā līdz pat šai dienai saglabājās. Kas ir priesteri katoļu baznīcā? Tie ir tur ordinētie garīdznieki, daļa no šīs garīdzniecības. Tie ir priesteri. Šeit atkal viss savā ziņā tiek apgriezt kājām gaisā. Mēs visi esam priesteri, un šis te cilvēks ir, kurš kalpo priesteriem. Vai ne? Tas ir tas, ko es izlasu pie Slēnskas, ja? Un tas ir tā Lutera pieeja. Tātad viss savā ziņā ir kājām gaisā pagriezs. Un viņš ir mācītājs, ir priesteru kalps. Ja mēs tā padomājam, mēģinam padomāt, drusciņi iedziļināsimies tajā, ko nozīmē tas, ka mēs esam ķēniņi un priesteri vienlaicīgi. Ķēnišķie priesteri, ko tas īsti nozīmē. Un šeit tikai attiecīgi par katru to viens no Lutera citātiem, proti, ja viņš ir debesis un zemes radītājs, vienīgais visu lietu kungs, kurš tad var man ko atņemt vai kaitēt? Jā, kā gan, lai visas lietas nenāktu par labu un nekalpotu man, ja man labu vēl Dievs, kam visa radība ir paklausīga un pakļauta. Citiem vārdiem sakot, tur vēl varētu daudz cits piemērus pieminēt no Lutera vārdiem, bet tā pamatdoma jau ir vienkārši, ka mēs, kā kristītie ļaudis, mēs patiesībā
mums pieder vara, bet kāda vara? Mums pieder spēks, bet kāds spēks? Proti, mums nekas nevar vairs kaitēt. Ne nāve, ne slimības, ne nabadzība, ne trūkums, ne cilvēku nicināšana, nekas mums nespēja kaitēt. Tas ir tas, ko Luters pasaka. Jo mēs esam šie ķēniņi. Mēs esam ļoti neparasti ķēniņi. Protams, kad šajā pasaulē tā ķēnišķība viņi tiek mērīta pēc pavisam citiem rādītājiem, proti, es nezinu, cik tev ir tiešām militāra vara un cik tev ir nafta un cik tev ir nauda un ar kādām mašīnām tu pārvietojies. Tas ir tas veids, kā ķēniņi tiek vērtēti, bet Luters par ķēnišķību izsakās nedaudz savādāk. Vēl es to varētu arī pagriezt tādā ziņā, ka mums kā kristīgiem ļaudīm, mums pat ir tāda vara, kas nav nevienam ķēniņam, proti mums pieder uzvara pār nāvi Kristus dēļ. Mums ir šāds apsolījums, ka mums pat nāve nevar kaitēt. Ja? Savukārt par priesterību Luters raksta, mēs esam arī priesteri, tas ir vēl daudz kas vairāk nekā būt ķēniņam, jo priesterība mūs dara cienīgus stāties Dievu priekšā un aizlūgt par citiem, un stāvēt Dievu priekšā un lūgt nedrīkst neviens cits kā vien priesteri. Un vēl par priesterību, tad šajā pirmajā citātā mēs redzam, ka, piemēram, priesteri viens no uzdevumiem, protams, ir aizlūgt vienam par otru, un ir brīnišķīgi, ka mēs to arī darām. Un vēl par priesterību tur Luters izceļ vienu tādu citu aspektu, kur viņš runā par to, ka mēs kā priesteri upurējam paši sevi. Pienesam garīgu upuri, garā nonāvēdami miesas darbus. Tad vēl viens tāds aspekts, ja, kad priesteri ir tie, kas nonāvē savus miesas darbus. Mēs par to vēl runāsim, jo tas ir saistīts ar to citu tēmu, kad aicinājumos mums nav apsolīts tikai veiksme un panākumi, bet arī krusts, un tas krusts savukārt ir saistīts ar to, kad mūsos tiek nonāvēts šis vecais Ādams. Lūk, savā ziņā mēs varam teikt, cik augsts un varens un cildens ir kristiešu status šajā pasaulē, tā kopsavilkot. Mēs esam ķēniņi, mēs esam priesteri, un nevienam šīs pasaules neticīgajam valdniekam nav tādas varas un status un tādas privilēģijas kā Kristum ticīgajiem. Un, esot šādā augstā statusā, mēs darbojamies dažādos aicinājumos un mēģinām iznest cauri savai dzīvē šo ķēnišķu priesterīgo cienību. Nākošais. Tomēr aicinājumi neatiecas tikai uz dažādām profesijām, bet arī uz daudzām svētām kārtām. Un to es uzreiz gribu pateikt, ka tas pārpratums bieži vien ir tāds, kad īpaši tas arī var rasties dēļ tā vācu vārdiņa berūf, ja, ka aicinājums attiecas tikai uz profesiju, uz konkrētu darbu. Un tad kristieši mēdz ikdienā, ne tikai kristieši, visi cilvēki mēdz ikdienā par to domāt, patiesībā ar šo jautājumu, kāds ir mans aicinājums, cilvēki domā, kāda ir mana profesija, ko man darīt, kur man pelnīt dienišķo maizi. Bet tas ļoti sašaurina šo aicinājumu izpratni, jo aicinājums nav tikai profesija, un šeit es nolasīšu varbūt tādu garāku citātu no Lutera. Šeit jūs ieraugat šo kopsavilkumu tam, ko es gribu izcelt. Tātad ir vēl, šie aicinājumi ir daudz plašākā nozīmē. Luters saka tā: īstie svētie ordeņi un kārtas, kuras pats Dievs ir iedibinājis, ir šīs trīs: mācītāja amats, laulības kārta un laicīgā valdība. Interesanti, ka viņš
šīs kārtas nosauc par ordeņiem, svētiem ordeņiem, par to vēlāk. Visi tie, kuri pilda mācītāja, ja vārda kalpa amatu, dzīvo svētā, pareizā, labā un Dievam tīkamā ordenī. Ja? Tagad tu zini, Gīni, tu dzīvo ordenī, svētā ordenī. Pat nebūdams mūks, ja? Tu jau esi ordenī. Tāpat arī tie, kuri sludina, sniedz sakramentu, pārzina kopīgo lādi, kā arī ziņneši un vēstneši, jeb kalpi, kuri kalpo šādām personām, viņu darbi ir svēti Dievu priekšā. Tā nu, kurš ir tēvs vai māte, labi pārvalda savu nāmu, audzina bērnus tā, lai tie būtu gatavi kalpot Dievam, ir svētā ordenī un dara svētus darbus. Jūs visi esat svētā ordenī, ne tikai Gins. Ja? Tātad interesanti. Tāpat bērni un nama saime, kas paklausa vecākiem vai kungiem, ir dzīvi svētie uz šīs zemes, Luters turpina. Arī valdnieks vai valdības vīrs, tiesnesis, kancleris, tāpat visas amatpersonas, rakstveži, kalpi, kalpones un visi, kas tādiem kalpo un paklausa, dzīvo svētu dzīvi Dieva priekšā. Tādēļ, ka šīs kārtas, jeb ordeņi, ir ietverti Dieva vārdā un pavēlē. Bet tas, kas ir ietverts Dieva vārdā, ir svēta lieta, jo Dieva vārds ir svēts un svētī itin visu, kas ir tajā un ap to. Un nobeidzot, papildus šīm trijām kārtām un ordeņiem ir arī vispārējais kristīgās mīlestības ordenis, kurā cilvēks kalpo ne tikai šiem trijiem ordeņiem, bet ar dažādiem labiem darbiem kalpo ikvienam. Ievērosim tātad Luters šīs dažādās kārtas, viņš dēvē par svētiem ordeņiem, kuri ir Dieva iedibināti un pavēlēti. Un es domāju, ka mums ir jāatcerās tas, ka Luters viņš ir šajā laikā, kad jau viņš raksta šos vārdus, viņš ir izbijis augustīniešu ordeņa mūks, pie tam ļoti stingra ordeņa mūks. Un viņš ir stipri pārliecināts jau šajā laikā, kad viņš raksta šos vārdus, ka mūku kārta principā pēc būtības nav Dieva pavēlēta un gribēta. Līdz ar to runāt par aicinājumu mūka kārtā ir nevietā. Nav tāda aicinājuma. Un tas ir ļoti radikāli, piekritīsiet. Tā doma ir ļoti radikāla. Protams, kad var arī atrast pie Lutera atsevišķi varbūt kaut kādas norādes par to, ka, ja, piemēram, ja mūka kārtu, piemēram, mēģinātu pareizi saprast, tad vēl tas būtu pieļaujams. Piemēram, ja mūki sanāktu kopā, ja vientuļi cilvēki varbūt, teiksim, sanāktu kopā un studētu rakstus un lūgtu Dievu un tam vairāk laika veltīt, tas būtu ok. Bet tam nav nekāda sakara ar šo mūku izveidoto institūciju, kur ir šie solījumi, tur celibāts, nabadzība, paklausība un viss tas ir kaut kas pilnīgi cits, ko Luters ļoti radikāli noraidīja. Un es domāju, kad nosaucot, piemēram, laulības kārtu un visu ģimenes dzīvi par ordeni, Luters vienkārši runāja uz savu laika ļaudīm viņiem saprotamā valodā. Visiem bija priekšstats par to, ka mūka kārta ir patiešām daudz garīgāka un svētāka nekā par pārējām kārtām. Visiem bija šāds priekšstats. Mūsdienu pasaulē laikam tā jau sen vairs nav, bet tā 16. gadsimtā par to visi bija pārliecināti, ka mūka kārta ir Dievam patīkamāka nekā vienkārši ģimenes dzīve. Un es domāju, ka līdz ar to Luters saviem laikabiedriem pasaka, ka ģimenes dzīve ir svēta, garīga,
Atkal visu laiku es gribu uzsvērt, arī mūsu laulības dzīve, ģimenes dzīve ir garīga dzīve, un tā ir ļoti patīkama Dievam. Un nevajag atkal kristiešiem nodarboties sev mocīt, es laikam pietiekami garīgu dzīvi nedzīvoju, ja es nedaru kaut ko ārpus laulības kārtas vai ārpus ģimenes, bet par to bišķiņ vēlāk. Tātad arī dzīvot, būt paklausībā saviem vecākiem, dzīvot kopā ar saviem bērniem, dzīvot kopā ģimenē, laulībā, tā taču ir viena lieliska vieta, kur beigās aizliegt sevi, kur būt riktīgam mūkam, sist sevi krustā, sist krustā savas iegribas un vērst uzmanību visu laiku prom no sevis uz tuvāko, uz saviem bērniem, uz savu laulāto, uz saviem vecākiem, lūgt par viņiem, aizlūgt par viņiem un tam līdzīgi. Citiem vārdiem sakot, piepildīt šo savu ķēnišķīgo priesterību. No visiepriekšējā sacītā, manuprāt, var izdarīt tādu vienu secinājumu, ka nav tāda viena aicinājuma pirmkārt, un nav arī tādas vienas profesijas, taču ir daudz kārtas, kurās mēs 24/7 varam darboties un realizēt mīlestības darbus, jeb dzīvošanu tuvākajā. Šādam secinājumam, manuprāt, ir arī dažas tādas pavisam praktiskas sekas mūsdienu ikdienas dzīvē. Piemēram, vai mazai meitenei vajadzētu satraukties par to, ka viņai nav profesijas? Nē taču. Viņa ir bērns. Viņai ir savs aicinājums godāt un klausīt savus vecākus. Viņai ir ko darīt. Vai mātei ar jaundzimušo bērnu rokās vajadzētu sev pārmest, ka nestrādā nevienā profesijā? Bet to dara sievietes. Nē taču. Viņa ir māte. Viņai ir mātes aicinājums. Viņa ir sieva. Tātad viņai arī ir sievas aicinājums. Ko tu uztraucies par profesiju? Tev darīt nav ko? Apmēram tā. Vai arī var, protams, tas pats par vīru. Vai vīram, kurš iegūstot invaliditāti, pazaudē darba spējas, vajadzētu krist izmisumā, ka sēž mājās? Mēs krītam, jā. Bet vai vajadzētu? Nē taču. Viņam paliek vēl vīra pienākumi, tēva pienākumi, ģimenes pienākumi, pilsoņa pienākumi. Viņš kā invalīds arī var būt labs pilsonis. Viņam beigās arī var būt draudzes pienākumi, jo viņam ir arī aicinājums draudzē. Tātad tas, ko es visu laiku gribu uzsvērt, ka arī, piemēram, vai tad pensionārs, es domāju, ka tā ir ļoti aktuāla lieta arī mūsu sabiedrībā, kurš ir beidzis savas darba gaitas, vai tad viņš paliek bez aicinājumiem? Es zinu, ka ir ļoti daudz romāni, un romāns es nelasu, bet esmu dzirdējis tikai, bet ir daudz filmas, kurš tieši šo problēmu apspēlē, proti, ka kad cilvēku aizlaiž pensijā, viņš piedzīvo totālu krīzi kaut kādu. Jā. Viss dzīve beidzās cauri. Un es domāju, kā tā mūsdiena, tā pasaule visu ir sabojājusi. Proti, kad nav vairs tā plašākā skatījuma, ka mēs ikdienā esam savā ziņā tā nozombēti, ka mums liekas, ka profesija ir viss. Un profesijas zaudēšana, tas ir dzīves gals. Nē taču. Tā nevajadzētu mums domāt. Labi, tu aizēji pensijā, tagad cik gados iet pensijā? 60, 65, kā kurš droši vien? 60. Jā. Ko tad dzīve beidzās? Nē, taču saskaņā ar to, ko mēs pat kā lasījām no Lutera, mēs redzam to, ka iespējams, ka šajā laikā tu jau esi vectētiņš vai vecmāmiņa. Liela iespēja, vai ne?
tev ir par ko rūpēties un, piemēram, kaut vai, ja? Nu, davai pilnā sparā lutina savus mazbērnus, ja? Labi, iesim tālāk. Mācība par aicinājumu likvidē nodalījumu starp garīgiem amatiem un laicīgiem amatiem. Patiesībā to jau mums vajadzētu izprast un izsacināt līdz šim brīdim, bet varam drusiņ vēl pie šīs tēmas palikt. Tas, ko Luters saka, ka kristiešiem visi amati ir garīgi, jo kristībā mēs esam kļuvuši par izredzētu ciltu ķēnišķīgiem priesteriem svēto tautu, un nolasīšu citātu atkal, lai izjustu to Luteru, to savā ziņā arī tādu sulīgo valodu. Tie, kuri kristīgajā tautā ieviesuši sektas, sadalīdami to garīdzniecībā un lajos, jo daži ir apcirpti, daži nē. Savukārt daļa apcirpto ir mūki, daļa priesteri. Savukārt mūki ir dažādi un atšķirīgi apģērba un ēdienu izvēles ziņā. Tie, kuri šādas atšķirības izdomājuši, ir sadalījuši un saplosījuši kristīgās tautas vienotību. Tieši viņi ir tie, kuri izpostījuši baznīcu un Dieva vārdu, un kuri ar vecās čūskas viltību novērsuši kristiešu domas un jūtas no vienkāršības un vienprātības Kristu Jēzu. Ja, tātad tie, kas ir sadalījuši kristietību garīgos un laicīgos amatos, tie patiesībā ir saplosījuši šo vienprātību un arī ir aizmirsuši šo vienkāršību un tādas lietas. Šie vārdi, tātad es domāju, es tagad mēģināšu tā kā vairāk pārdomāt, kā tas attiecās uz mūsdienām. Ja, piemēram, 16. gadsimtā tas atkal bija tāds ļoti revolucionāra lieta, un mēs savā ziņā varbūt esam pie tā pieraduši, kad taču ikdienā par to vien runājam, visi ir vienlīdzīgi, visi vienlīdzīgi un tam līdzīgi, bet jebkurā gadījumā pat mūsdienu tādā kontekstā mēs varam ieraudzīt to, kad ir problēmas. Piemēram, pasaulē profesijas esat dzirdējuši, mēdz iedalīt baltajās apaklītēs, white collar un, kas ir otras, zilās, blue collar. Kas ir baltās apaklītes? Tie ir ļaudis, kas strādā, finansēs, banku sektorā, administrācijā. Es laikam arī varētu būt baltā apaklīte. Esmu valdes priekšsēdētājs kā nekā. Ja? Es neroku grāvis, teiks, ja? Tātad arī esmu baltā apaklīte. Zilajās apaklītēs, kas tie ir ļaudis? Tie ir, melnstrādnieki, tie, kas man mājā uzstāda apkuras katlus, tie, kas man tīra skursteni mājās, tās ir tās zilās apaklītes. Un es jau, protams, ironizēju par visu šo lietu, par šo dalījumu, bet pasaulē tas ir ļoti izteikti, ka par cilvēku tiek vērtēts pēc tā, kas viņš ir pēc profesijas. Un ja viņš, protams, ir baltā apaklīte, tad viņš ir kaut kas. Un ja viņš ir zilā apaklīte, ko lai dara? Tāds viņš ir. Jā. Pats vainīgs, jā. Sliņķis, viņš tāds ir. Jā. Un mums, kā kristīgiem ļaudīm, radikāli ir jāpretojas pretim visam šādam dalījumam, kurš eksistē šajā pasaulē. Un, diemžēl, arī kristīgi ļaudis, kas piemēram, veic šos zilo apaklīšu darbus, viņi tomēr arī tiek ietekmēti no šīs pasaules spiediena un krīt varbūt pat brīžiem izmisumā par to, ka viņi domā, ka viņi ir nekas. Tā nav. Jā. Es, piemēram, vienmēr ļoti novērtēju sētnieku darbu un ierodoties, mēs dzīvojam Mišlē, un ierodoties Rīgā, es biju pārsteigts, cik Rīga ir netīra. Nenormāli netīra. Es domāju,
Un ko nozīmē, ka šis darbs, šis parastais darbs, ka viņš netiek noorganizēts, viņš netiek izdarīts, ja, cik tas uzreiz ir nepatīkami. Ja. Un cik svarīgi arī mēs dzīvoju privāti mājā un piemēram, regulāri ir vēl man ir tās vecā veida, tās akas, kas ir jāizsūdz, kanalizācijas akas, vai ne? Mēs zinām, kādi ir šie, es nezinu, vai jūs zināt, bet es zinu, kādi ir tie ļaudis, kas mēdz šo darbu veikt. Un tā automātiski gribās kaut kā, tie tur tādi. Ja, bet es vienmēr mēģinu sev tā bremzēt un nē. Kas mēs būtu bez šādas profesijas? Kā mēs taču noslīgtu savos mēslos, tā vienkārši izsakoties, ja nebūtu šādas profesijas? Līdzīgi arī, protams, mēs varam runāt par to, ka tā problēma joprojām nav atrisināta visur tur, kur draudzēs, piemēram, viens kristietis pieiet pie otra kristieša un saka tā, vai tu darbojies tā kunga lietās? Es jā, paskaties, ko es draudzē daru. A tu? Tu tikai mājās sēdi. Jā, tev tur bērni, tev tur sieva, tev tur vīrs, vecāki. Bet paklausies, bet tu darbojies kunga lietās. Un es ceru, ka jūs saprotat un nojaušat, te kaut kas nav kārtībā. Saskaņā ar to, ko mēs līdz šim esam izrunājuši, kad ir dažādi aicinājumi, ir dažādi cilvēkam vecuma posmi. Viss mainās, ir plūstošs un ir mainīgs, un tu nevari sagaidīt, piemēram, no tikko laulājušiem cilvēkiem, kuriem jau ģimenē ir piedzimuši, 2, 3 bērni, ka viņi būs ļoti aktīvi kristīgajā draudzē. To vienkārši nevar sagaidīt. Viņiem ir cita aicinājuma. Un, protams, kad varbūt kā tādu vēl vienu mūsdienu problemātiku, ko varbūt novērot pat mūsu baznīcā, kad ir garīdznieku kārta, un saskaņā ar mūsu baznīcu ir tikai viens garīdznieka amats, viens garīgā Dieva vārda sludināšanas un sakramentu pārvaldīšanas amats. Ir tikai viens amats. Un, protams, ka tīri cilvēcīgi mēs jau varam izveidot dažādus vēl citus amatus, lai kaut kādā veidā organizētu ikdienas šo darbu. Un tādā veidā tiek izveidots bīskapa amats, kurš principā ir tas pats mācītāja amats. Es jau smējos, kad nesen izlasīju, nevis smējos, bet tas man tādu smaidu izraisīja, ka Tallinā, Igaunijas luterāņu baznīcā, laikam 3 vai cik tur tos bīskapus iecēla jauns. Es saku, drīz būs tā kā jaunās derības laikā, ka katrā draudzē būs bīskaps. Proti, ko es ar to gribēju pateikt? Ka patiesībā jau mācītājs, viņš ir bīskaps. Katrs mācītājs ir bīskaps. Viņš ir gans, viņš ir uzraugs, viņš ir pāraugs. Viņš ir atbildīgs par Dieva vārdu sludināšanu un sakramentu pārvaldīšanu. Un mūsu baznīcai arī visu laiku tā tendence ir, ka arvien vairāk tie bīskapi paliek un palīgi bīskapi, drīz jau būs vairāk par pašiem draužu locekļiem. Atkal ironizēja. Ja? Bet kāpēc es par to vispār runāju? Ka tā problēma ir tāda, ka dažkārt, un varbūt pat bieži, kā kurā vietā, bīskapi sāk iedomāties, ka viņi ir vēl kaut kāda īpaša atsevišķa kārta. Labi, tie mācītāji ir šeit, un tie bīskapi jau ir šeit pacēlušies augšā. Un tas ir atkal, nesmuki tā maigi izsakoties. Ja? Mēs visi esam, kas ir garīdznieki, mēs visi esam vienā kārtā, kas nav labāka par asinizātoru kārtu. Tikai tur ir pilnīgi citi pienākumi un uzdevumi un atbildība. Bet viņi neko nav garīgāka, labāka, pareizāka par asinizātoru kārtu. Varbūt spēcīgi pateicis, nezinu. Un arī līdzīgi, piemēram, arī pašās draudzēs, ja jūs jau zinat, pat korintiešu draudzē bija šī problemātika, ko apostols Pāvils aplūko, ka tur kāds saka, ka,
man tevis nevajag, un tad mēs zinām, ir šī pazīstamā līdzība par Kristus miesu, kur mēs visi esam šīs miesas locekļi, un katrs loceklis katram ir savas funkcijas, savu uzdevumu, katrs loceklis ir un neviens nevar teikt, ej, tu man neesi vajadzīgs, es iztikšu bez tevis, es esmu pašpietiekams. Neviens tā nevar teikt. Mēs visi esam šī viena ķermeņa locekļi, un katrs mēs esam ļoti svarīgs, katrs savā vietā. Un atkal nebeigšu atkārtot, vienmēr visas problēmas rodās no tā, ka mēs to aizmirstam. Un ka mums liek, šodien bija labs lasījums no Filipiešu vēstules svētdienas dievkalpojumā, kur uzskatiet citu labāk nekā par sevi. Starp citu, tā ir tāda ļoti laba garīga praksa, ko es jums arī varu ieteikt ikdienā, par to domājiet. Piemēram, tā kā jūs satiekat kādu cilvēku, vienalga, vai tas būtu draudzes loceklis vai darba kolēģis, pakontrolējiet vienmēr. Piemēram, jūs kaut ko sākat stāstīt, kaut ko runāt, vai tur apakšā nav tā motivācija, es tagad gribu izlikties labāks nekā viņš. Es zinu, ka sporta aprindās bieži ir tā, ka ģērbtuvēs gatavojoties kaut kādiem treniņiem vai spēlēm, vīriem patīk lielīties. Es esmu tāds, es esmu šitāds. Ar to parasti tiek pateikts, ka tu esi nekas. Vai jeb maigāk vēl izsakoties, labi, tu esi labs, bet es esmu labāks. Jā. Un ir vērts ikdienā vienmēr tā analizēt līdz, kad jūs kaut kā komunicējat ar līdzcilvēkiem, kurā brīdī jūs mēģināt sevi tā kā to otru cilvēku bišķiņu zemāk nolikt par sevi. Un tiklīdz jūs to piefiksējat, stop, beidziet. Un man ir aizdoms, ja mēs šādā veidā sev mēģinātu kontrolēt, ka bieži vien atkristu ļoti daudz liekas valodas un runāšanas. Varbūt pat iestātos pilnīgs klusums. Jo viss tā mūsu komunikācija bieži vien uz to vien ir vēsta, kā mēs mēģinām izcelt sevi un nolikt otru cilvēku bišķiņu zemāk. Labi, ja ne gluži zemē iegrūst, bet es esmu šeit. Un visu laiku tā ir tā grēcīgā cilvēka problēma. Un tas ir atkal cīņa līdz kapu malē. Bet iesim tālāk. Bet kā ar vienīgās īstās profesijas noskaidrošanu? Šeit tas man liekas tāds īpaši interesants jautājums un manuprāt, ļoti aktuāls un svarīgs. Vispirms jau varbūt tā, lai atvēsinātu savu prātu, tas jautājums jau nav par to, kādu darbu, lai es izvēlos. Tagad mēs konkrēti runājam par profesiju, par vienu profesiju. Jautājums nav par to, kādu darbu, lai es izvēlos, bet ko Dievs mani aicina darīt. Un tas tā varbūt, es nolasīšu arī Vīts, tur arī ir tāda viņa grāmatiņa Dievs darbībā, kur patiesībā ir viss šī tematika aplūkot par aicinājumiem. Viņš saka tā, lai kas arī būtu mūsu aicinājums un lai kā tas mainītos, neatkarīgi no tā, vai kāda cilvēka mūža darbs ved no nabadzības bagātībā vai no bagātības nabadzībā, mūsu aicinājumi nāk no tā kunga rokas, nevis pilnībā ir mūsu kontrolē. Te jau iezīmējās daudz tāds interesants lietas, kas, ja iet runa par mūsu profesiju un strādāšanu, ka tas darbs var mūs aizvest no nabadzības bagātībā, bet var arī būt otrādi, no bagātības nabadzībā. Un, ka tie nav mūsu kontrolē. Šīs lietas nav mūsu kontrolē. Un tāpēc ir svarīgi pievērst šim nākošajam jautājumam, šim faktiski atkal vienam vārdiņam, izvēle. Vai ir izvēle profesijā? Drusciņi mēģināsim
pafilozofēt. Vai tiešām mums ir izvēle, kad domājam par profesiju? Drusciņi atkal atkāpsimies. Ja tā padomā, tad mūsu dzīves laikā pārsvarā ar mums notiek lietas, kuras mēs nebūtu neizvēlamies. Pārsvarā lietas notiek tā, kā mēs to negribam. Un neizvēlamies pārsvarā. Un es domāju, tur ja kāds man iebils, ceļiet roku vai pēc tam pienāciet, uzdāvināšu grāmatu. Bet un došu dažus piemērus. Nu, kaut vai tik vienkārši piemēri, kā mēs neizvēlamies savus vecākus. Mēs neizvēlamies laulāto partneri. It kā mums priekšā pirmkārt būtu vairāk kandidāti. Kuru? Nu, jā. Nu, labi šito. Nu, labi, pat ja ir tāda situācija, pieņemsim, kas parasti diezgan reti, kad tā ir. Pat ja ir tāda situācija, kad liekas, ka mēs to izvēlamies, tā tur var pat, vai tas viņš var pateikt, nē. Un viss. Un kur ir tava izvēle? Tātad, citiem vārdiem sakot, laulātais partneris jau drīzāk mūs izvēlās. Viņš piekrīt. Jā, es viņam saku, es gribu tevi precēt. Nu, mazums, ko tu gribi. Es varu saņemt tādu atbildi. Bet varu arī saņemt atbildi jā. Un te jau mēs redzam to problemātiku, ka nav viss tik vienkārši, ka mēs nemaz tā neizvēlamies. Mēs neizvēlamies arī savu personību, kāds būs mūsu raksturiezīmes. Mēs katrs šeit esam šajā telpā ļoti dažādi cilvēki, ļoti dažādi. Un tas ir labi. Un atkal, es ceru, ka jūs esat sapratuši no visu līdz šim sacītā, ka problēmas vienmēr sākās tur, kur mēs citus mēģinām pataisīt pēc savu tēlu un līdzības. Tur vienmēr sākās problēmas. Mēs katrs esam personības. Katrs. Un atkal vienmēr mēģināsim to paturēt sev tādā ikdienas, tādā garīgajā prāta, tādā kontrolē. Tiklīdz jūs mēģināt kādu otru pataisīt pēc savu tēlu un līdzības, stop! Bremzējiet sevi, apturiet sevi. Mēs neizvēlamies, vai piedzimsim Kongo džungļu palmu ēnā vai Ņujorkas dārgākajā dzemdību namā. Mums nav tādas izvēles. Mēs neizvēlamies, cik mums būs bērni, jo vienīgais, ko gan mēs varam izvēlēties, ir dzīvi bez bērniem. To ir svarīgi šo niansīti ieraudzīt, ka mēs jau dažkārt cilvēki saka tā lielīgi, mēs plānojam, cik mums būs bērni. Stop! Jūs neplānojat, cik jums būs bērni, jūs plānojat to, ka jums nebūs bērni. Un ja jums būs bērni, tur jūs neko nevarat ieplānot. Tas vai nu būs vai nebūs. Tas nav no jums atkarīgs, nevelti. Mūsdienās zeļ un plaukst viss šī industrija, kas ir saistīta ar mākslīgo apaugļošanu. Es par to pat negribu tagad iedziļināties, bet nevelti viņa zeļ un plaukst, jo cilvēki, viņi grib bērnu. Un es varbūt tagad bišķiņ ironizēju, jo es saprotu, ka tas varbūt arī ļoti sāpīgi, ja nav šie bērni. Bet ko es ar to gribu pateikt, kad nav mūsu izvēle, mums būs bērni. Varbūt mums ir izvēle, ka mums nebūs bērni. Mēs varam sev kaut ko nodarīt, un mums nekad nebūs bērni. Un beigās mēs arī neizvēlamies ticēt Kristum. Nav tādas izvēles. Mēs tiekam aicināti ticēt Kristum no ārpuses. Bet mēs paši nekad neizvēlamies ticēt Kristum. Atceros, Ikšlēm bija viens paziņu tāds, nedaudz paziņu cilvēks. Viņš tāds ar alkohola problēmas un mokās nabaks un nezin, kā dzīvot tālāk. Un tad vienā dienā viņš man saka, zini, Juri, es kļūšu par kristieti. Es tā pie sevis, nabaga cilvēks, viņš domā,
kad tas ir kaut kas tāds, ko cilvēks var izvēlēties un ka viņš to var izdarīt, ka tā ir viņa brīvās gribas jautājums. Ja. Tagad viņš ir krišnaīts. To es vienmēr esmu tā saprats, jā, par krišnaītu tu tiešām vari. Tev tur iepatīkās, tu kaut ko tur salasies, to tu vari kļūt mierīgi. Bet par kristieti tur ir jābūt aicinājumam. Tu tā nevar brīvi ticēt. Citiem vārdiem sakot, cilvēki ir noticējuši populārajam mītam, ka mums ir brīvā griba un vajag tik izvēlēties starp dažādām iespējām, kuras mums sniedz šī pasaule. Un tagad padomāsim drusciņ, kā tas attiecas uz izvēli profesijā. Vai es izvēlos profesiju? Un atkal, vai nav tā, ka nevis mēs izvēlamies, bet aicinājums parasti nāk no ārpuses. Parasti. Ārpus mūsu kontrolas. Nejaušs zvans, paziņas ieteikums. Mēs tagad runātu tīri par laicīgām profesijām, kā mēs dabūjam pie saviem darbiem, tiekam klāt. Pēc darba intervijas mani uzaicina vai neuzaicina strādāt. Viss ir atkarīgs, ko no ārpuses man pateiks. Mēs nekontrolējam situāciju. Man pat prātā nekad neienāk, ka es varētu strādāt Luterismu mantojuma fondā. Es nekad to neizvēlējos. Nekad. Vienkārši. Mani aicināja. Viss. Par mācītāju savā laikā es arī netiku ordinēts un nestudēju teoloģiju cītīgi, tāpēc, ka es izvēlējos. Nē, es, Jūris, mācītājs, idiotisms, pilnīgs stulbums. Nekad. Biju kaut kādu laiku. Un es domāju, ka tas varbūt ļoti personīgi tie piemēri, bet es pieņemu, ka katrs no jums jūs varētu kaut kā līdzīgi liecināt, ka jūs jau nekad neizvēlaties profesiju. Kaut kā tās situācijas notiek tā ārpus mūsu kontrolas, kad tas viss aicinājums nāk no ārpuses. Un tad tad tu strādā. Un tā kā Dievs vienmēr darbojas un aicina izmantojot dažādus līdzekļus, tad mēs arī varam sagaidīt, ka viņš mūs aicinās kādā darbā ar citu cilvēku starpniecību. Izmantojot šo citu cilvēku aicinājumu. Citiem vārdiem sakot, mūsu izvēles nosaka un ierobežo citi cilvēki, un mēs nekontrolējam situāciju, un mums nav brīvas profesijas izvēles. Vēl, lai bišķiņ sarežģīti to lietu padarītu, vēl ņemsim vērā to, ka mēs esam pieraduši domāt kā rietumu sabiedrības cilvēki. Mēs esam daļa no šīs geogrāfiskās vides un kultūras, un savā ziņā man patīk tas salīdzinājums, ka mēs esam tas bagātais miljārdus. Cik pasaulē ir tagad miljārdi? 7? Jau 8, vakar vēl bija 7. Labi, ok. Bet ko es ar to gribu pateikt? Ka jebkurā gadījumā mēs esam tas laimīgais, tas turīgais, tas labklājībā dzīvojošais miljārds. Mēs. Arī Latvijā dzīvojošie. Un visi pārējā pasaule joprojām, viņiem nav jautājums par to, kādu profesiju izvēlēties, bet gan vai man būs maizes darbs. Vai man būs ko ēst. Dodiet man jebkādu darbu. Mēs esam kādreiz dzīvojam kaut kādā sapņu uzburtā pasaulē, kad visiem ir tā, mums arī Latvijā nav nemaz tik rožaini, bet tā vispārnāsim, kad, atveru darba sludinājumus, lasu, tur ir 101 izvēle, un man tikai atliek piezvanīt, un mani pieņems manā sapņu darbā. Ko? Tiešām? Pat mūsu sabiedrībā tās lietas tā nenotiek. Nemaz jau nerunājot par kaut kādiem Indijas graustu rajoniem, kur vispār cilvēki ir priecīgi darīt jebko, lai viņiem būtu ko ēst. Un tur atkrīt vispār šīs rietumu
nezinu, kā lai to pat pasaka. Jā, šī rietuma domāšana, jā, kādu profesiju man izvēlēties. Un ņemsim, tas konteksts tā ir pārtikušas un labklājības sabiedrības domāšana. Kā? Jā, tur iešu, tur ne. Tas jau nekas, ka faktiski šis cilvēks, viņš dzīvo kaut kādā savā fantāziju pasaulē, jo nav jau tā, ka tu vari tik brīvi tā izvēlēties, kur iet, kur neiet. Ja tā jau tās lietas nenotiek. Un tas arī atkal saistās ar šo citu lietu, vai ir tāda lieta kā sapņu profesija. Manuprāt, dažkārt cilvēki, varbūt pat īpaši jaunībā, viņi domā, kas varētu būt tā mana, tā vienīgā profesija, par ko man sirds degtu visas dzīves garumā. Mums padomu laika jauniešiem bija viena atbilde puišiem – kosmonauts. Kas bija meitenēm? Nezinu, neatceros. Skolotājs, ārsts. Citiem vārdiem sakot, atkal ir kaut kāds uzpūsts, tāds skaists balons, kuram mēs esam noticējuši, ka tas ir kaut kas reāls un īsts un foršs, ja? Ka ir kaut kāda viena profesija. Un tad, ja to mēs ieliekam tādā kristīgā kontekstā, tad bieži vien cilvēki, arī kristīgi ļaudis domā, jā, Dievs, ko tu gribi, lai, kas man ir jādara, kas ir tas viens darbs, ko man darīt, uz ko tu mani aicini, tā viena, ko, beidziet ņemties. Kā jau to sākumā, ir daudz šie dažādi aicinājumi. Un otrkārt ņemsim vērā to, ka jautājums nav par to, kādu profesiju izvēlēties, jautājums ir par to, ka tev ir vienkārši kaut kas jādara, lai nopelnītu dienišķo maizi savai ģimenei. Viss, punkts. Un ja jūs dzīvotu kaut kur Kongo džungļos vai Indijas graustu rajonos, jūs man labāk saprastu. Jo kā rietumu cilvēkiem varbūt šo argumentu jums ir grūti saprast. Ka bieži vien, piemēram, es vēl neesmu pensijas vecumā, bet jūtu, ka jau tuvojās pamazām tie gadi. Un ir tā, ka es jau tagad, es atceros, ka, labi, tas ir pa daudz personīgi atkal, bet ir tā, ka kad tu paliec bez darba, piemēram, 40 gados, nav jau tā, ka tu vari, es izvēlēšos iet tur strādāt. Pirmkārt, jā un nē, kā kurā profesijā varbūt. Savā ziņā, jā, inženieriem varbūt ir kaut kāda priekšrocība. Jā, ja tev ir inženieru izglītība, tad tā. Bet arī, ja tev jau pār 50 gadiem, kurš uz tādu skatās, vai ne? Viņiem jau vajag jaunus cilvēkus. Un otrkārt, jā, tātad bieži vien tas jautājums nav par to vairs, kādu profesiju izvēlēties, bet tev ir vienkārši jāstrādā, lai pabarotu savu ģimeni. Viss, punkts. Un tad tu ej, kur tevi ņem. Nevis, kur tu tur izvēlies, bet kur tevi ņem. Tu ej tur, kur tevi ņem. Un, protams, varbūt noslēdzot šo domu, kristiešiem ir arī pārliecība, kā apustulis Pāvils saka, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Arī dzīve trūkumā, gadījuma darbi, atkarība no valsts pabalstiem. Visas lietas nāk par labu tiem, kas ir aicināti. Stāvoklis sabiedrībā, popularitāte, atzīšana, Dievam neko nenozīmē. Tāpēc mēs nesagaidām, ka viņš noteikti par to parūpēsies, lai mums vienmēr būtu stāvoklis sabiedrībā, lai mēs būtu populāri, lai mūs atzīs. Ja jau Dievam tas īpaši neko nenozīmē, viņš arī nav apsolījis, ka mums tā būs. Cikos mums jābeidz? Nē, sakiet, cikos parasti jūs beidzat? Stunda?
Okay. Tā jau domāju. Bet lasiet svētdienas rīt nākošajā gadā. Jā. Sabats, pēdējā lieta. Tas man tā likās ļoti interesanti pie Lutera ieraudzīt vienu tādu. Tas ir atkal jautājums par šo profesiju, par strādāšanu. Un darbs var kļūt, protams, arī par elku. Un starp citu Luters arī to piemin. Un to var diagnosticēt vienkārši arī pēc tā, ja nespējam vairs laiku atlicināt Dieva vārda pārdomāšanai, lūkšanām, aizlūkšanām, jeb sabata svētīšanai, jeb svētdienas svinēšanai. Ja mums tam vairs nav laika, tas ir tāds ļoti nozīmīgs indikators tam, kaut kas te vairs nav kārtībā. Šeit es vienā grāmatā lasīju, ka tad, kad draudzes mācītāji no cilvēkiem dzird šādu atvainošanos, mācītāji visu šo laiku bijām ļoti aizņemti savos darbos, tāpēc nevarējām būt baznīcā. Tad vairumā gadījumu šos vārdus vajadzētu pārfrāzēt šādi. Mēs visu šo laiku mācītāji esam vergojuši citiem dieviem. Tad tā pamatdoma jau ir ļoti vienkārša. Atkal nebūsim tādi piekasīgi. Atkal es jums negribu dot iemeslu tagad skatīties, kurš nāk baznīcā, kurš nenāk, kāpēc nebija, kāpēc bija, kāpēc strādāja. Par to atkal nav stāsts. Ja? Bet tā fundamentāli padomājot par šo tematiku, tur ir liela patiesība. Jo Luteram ir tāds ļoti labs citāts. Mūsu grēcīgā daba ļoti nevēlas nomirt un būt pasīva, tāpēc diena, kurā tai ir jāatpūš no darbiem un jāmirst, ir visrūgtākā diena. Interesanti tā doma. Man viņa ļoti kaut kā iesēdās prātā. Kāpēc svētdienas dienā cilvēks, kurš jau, piemēram, ir nostrādājis 6 dienas, kāpēc svētdienas dienā viņš joprojām dīdās un nevar, kaut vai gulēt, piemēram. Neej baznīcā guli. Esi pasīvs, totāli pasīvs, atpūties. Kāpēc viņš nevar? Ko tu dīdies? Kur ir problēma? Kāpēc tu nevari vienkārši relaksēties? Un nemaz jau nerunāt par to, aiziet līdz baznīcai, atpūsties tur klausīties evaņģēliju. Kāpēc? Kur ir problēma? Un es domāju, ka šeit ir liela taisnība. Patiesībā tev tā profesija, tas darbs, tā naudas pelnīšana, tu esi faktiski pārvērties par tādu naudas pelnīšanas robotu, mašīnu. Un, protams, grēcinieks vienmēr atrod 101 attaisnojumu, kāpēc viņš to dara. Kurš tad cits par manu ģimeni parūpēsies? Piemēram. Ja. Bet labi, citiem vārdiem sakot, es domāju, ka es drīz gribētu noslēgt. Sabatā vienmēr strādā Dievs, kamēr mēs atpūšamies un saņemam no viņa dāvanas. Un šāda patiesībā ir visa mūsu ticības darbība arī mūsu ikdienā, mūsu ikdienas darbos. Proti, tieši sabats ir tas, kurš mūs to māca, paļaujies, ka Dievs ir tas, kas visu rada, kas visu uztur, kas visu dod, un tāpēc mēs varam mierīgi atpūsties. Mierīgi varam visas lietas atstāt malā un nodot viņa rokās. Un ja mēs nespējam to izdarīt, tad tas ir labs pierādījums, ka mūs ir satvēris elks. Mēs domājam, ka tas dos mums dzīvību, taču realitātē mēs tiekam nodzināti 24/7. Un šajā ziņā šis sabata svinēšana, šī atpūtas diena var būt rūgtas zāles mūsu grēcīgajai dabai. Jo šī atpūtas diena nozīmē palaist vaļā šo darba elku. Nomierinies, laid viņu vaļā. Dievs par visu parūpēsies. Labi,
es domāju, ka es tomēr beigšu. Es jau varētu vēl stundu runāt, bet es negribu jūs nomocīt, un var jau būt, ka kādreiz varētu būt iemesls arī citai reizē tikties. Jā. Svētdienas rīta, ja? Lai nebūtu jāpērk. Jā. Jā, varu. Jā. Droši. Jā. Piemēram, došu tādu pavisam vienkāršu piemēru, kur arī var redzēt, ka mums liekas, ka mums ir brīvā izvēle, brīva griba, bet patiesībā mēs jau esam ielikt kaut kādā rāmītī, kura ietvaros mums tiek dota tā izvēle. Un neaptveram pat to, ka ir taču arī it kā lietas ārpus šī rāmīša. Ieejam lielveikalos. Labi, salīdzināsim. Ieejam padomu laika lielveikalā. Nu, okei, es ieeju padomju pilsonis un tur ir izvēle. Nu, zinām kāda, bet tomēr tur bija tādi cīsiņi, tāda desa. Viens cīsiņš, viena doktora desa un varbūt arī kāds siergabals. Ja? Bet bija izvēle. Un cilvēks varētu sist tev pa krūtīm. Es izvēlējos nopirkt bērnu cīsiņus. Man ir brīvā griba, tiešām. Labi, bet paņemsim tagad it kā sarežģītāk gadījumu, ejam lielveikalā. Milzīga izvēle. Taisnība? Jā, piekrītu, ir izvēle. Bet tagad, ja tā padomājam, cik no visa tā tur vispār ir kaut kas ēdams? Es tādā nozīmē veselīgs. Tur jau savā ziņā mēs tiekam visu laiku, tiekam baroti ar to propagandu, pērciet šos produktus, ēdiet viņus. Nē, man jau ir kaut kāds tā ir neveselīga pārtika, kāpēc, lai es viņu pirktu? Bet nē, cilvēks iet, es izvēlējos nopirkt to. Un otrkārt ņemsim vērā to pat arī šajā gadījumā, kur liekas ir viss kaut kas tajos plauktos, tomēr tas ir atkal viens noteikts rāmītis, kurā mums ir kaut kas tiek piedāvāts, un mēs pat neaptveram iespēju, varbūt, ka ir kaut kādas lietas, kas ir ārpus šī rāmīša. Tas ir tik vienkāršos piemēros. Mēs jau redzam, ka ar to brīvo gribu mums baigi nav nemaz tik vienkārši. Nemaz jau runājot par tādām nopietnām lietām. Gribu precos, gribu neprecos. Tiešām? Mēs taču zinām, atkal ir 101 filma un romāna par šo tēmu sarakstīt, ka cilvēki gribēdami, viņi nevar aprecēties. Nevar. Kur tad ir tā tava brīvā griba? Nav viņas. Nav viņas. Ja? Un arī tas pats, ejam vēl plautiņu tālāk, ticības lietās. Es domāju, neviens no jums šeit nesēdētu un neticētu Kristum, ja viņš nebūtu īpaši aicināts. Viņš joprojām kaut kur tagad, varbūt labākajā gadījumā, gulētu mājās, skatītos televizoru. Kā lūdzu? Jā. Nē, tas jau pēc tam, kad tu esi kļūst ticīgs Kristum, tad jau tu jau zini, par ko es stāsts. Tad jau tu zini, ir Kristus, ir tas, ko viņš dara tevis dēļ, un tad jau tur notiek kaut kāda atvēršana, ja var tā izteikties. Jā. Bet tas ir pēc tam jau. Tas ir līdzīgi kā laulībā.
tu jau pēc tam, kad tu esi ar to cilvēku salauzājies, tad jau tur veidojās tā kopsadarbība. Līdz tam tu viņu tā īsti nekad neesi pazinis. Tu viņu nezini pat, kas viņš tāds ir. Tikai tad tu sāc viņu iepazīt. Ar citu, tas ir atkal viena interesanta tēma. Es palīdzēju nesen izdot reformātiem Timotija Kellera grāmatu par laulības būtību, un tur es kaut kā atcerējos, ka tur arī tā tēma par to, ka kāpēc laulības kārta, ar ko viņi ir ļoti brīnišķīgi un ar ko viņi ir ļoti labi, tas arī mūsu aicinājuma tematikā, ir tas, ka tieši laulībā tas ir vislabākais veids, kā tu vari iepazīt otru cilvēku. Tu viņu redzi līdz kauliem šo otru cilvēku, savu vīru vai savu sievu. Citur tā tas nekur nevar notikt. Jo visur citur, kur mēs kaut kur darbojamies, mēs vienmēr sāpīgi atzīt, mēs visur izliekamies. Mēs uzliekam kaut kādas tādas maskas, kur mēs esam... cilvēki neredz to mūsu patieso būtību, bet tikai mana sieva vai mans vīrs ir tas, kurš tā mani tā īsti līdz kaulam pazīst. Tas ir svarīga lieta ievērot. Un ar to savā ziņā laulība ir forša. Tādā ziņā, ka tas jau ir veids, kā mēs vislabāk tad varam kaut kādā veidā attīstīties, sist krustā savu veco Ādamu, progresēt un mēģināt visu šo vēršanos uz sevi piesist krustā. Labi, vēl kādi jautājumi. Es nezinu, vai es atbildēju. Es saku, ka nav tādas brīvās gribas. Labi, man ir tagad labi, paņēmuši to lapu. Nē, nepaņēmuši to lapu. Labi, ir tāda brīvā gribas. Tajā līmenī var būt. Jā. Labi, gribu dzēru kafiju, gribu nedzēru. Varēju te ieliet. Ja to uzskat par brīvo gribu, labi. Tas ir atkal skatāmies, kā, kurā. Lai gan atkal, labi, beigšu filozofēt. Vēl kādi jautājumi? Man ir izvēle. Labi, rīt. Nav man tādas izvēles. Viņam ir izvēle. Viņam arī nav izvēles droši vien. Nē, viņam ir lielāka izvēle, jā. Nē, labi, tas skatīsimies, jā. Jebkurā gadījumā es paspēju kaut kāds, es jau tā arī domāju, 50% es izrunāju, bet es aicinu, ja jums ir tiešām interesi, varat pēc tam svētdienas rītā lasīt, vai arī es to visu var nosūtīt arī mācītājiem, lai nav lieka papīrs jātērē un tam līdzīgi. Jā, kas būs janvāra mēnesī? Jā, jaunajā gadā. Jā.